Labrīt visiem. Ieslēgts? Jā. Čau visiem. 6 no rīta. Mēs jau strādājam. Mēs jau ārā no pļavas ieilgušies. Amēlija pārēc auzas. Mēs tagad jau rekur jau zīme cēsis. Mēs jau redzam. Tā kā mēs ieejam cēsīs iekšā. Labi, ka mēs izvēlējāmies. Un labi, ka Amēlija īstajā laikā vakardien noveda mūs no ceļas, viņai vajadzēja padzerties, un plus mēs palikām uz vietas. Naktī bija pārbaudījums manai lietas būdai, tāpēc, ka bišķi sākās jorga, tas ir latviešu valodā griezties gaisu, zeme ar gaisu kopā, tā nebaigi, bet drusciņi sākās lietas. Viss attāds vaļā, sāk tirināties lietas pa virsmu, sāk līdz. Bet, fiksi, sataisīja diezgan tā labi, un uzreiz pārstāja. Tas bija smieklīgākais. Neko. Tā mēs, izlēmām iet agri no rīta. Mašīnas nav, moči nav, visi guļ, daži tikai ballējam, neguļam vēl no ballītes, brauc mājās. Tādā transā, ka bum joprojām iekšā mašīnā. Tas, lai uzturētu ķermeni pie fiziskas aktivitātes. Tā kā tā, ejam caur cēsīm, iziesim cauri, un tad kaut kādu laikam taisīsim lielāku atpūstu, tāpēc, ka naktis diezgan tramīgi, mēs pie šosejas blakus, un lietus, un vēju, viss pārējais kopā. Domāju, ka šodien tas galvenais uzdevums tikt caur cēsīm, pēc tam vēl tur paiet, varbūt kaut kādu, vispār šodien svētdienu paiet kaut kādu gabalu uz priekšu, baznīcas diena, kamēr visi baznīcēni guļ, tikmēr mēs jau tik stapu caur cēsīm. Amīte, saki čau. Viņa arī jau nav īpaši priecīgi, tā no rīta tur miķojās. Tāpēc izdarīsim šito, un tad jau uztaisīsim lielāku atpūtu. Atpūsties kājas, vēseli, visu pārējo. Labi, pagaidām. Ieejam cēsīs. Kaut kā tā. Mēs dodamies cēsīm, un tad jau būs sakarīgi. Labi, čau.